Izraela atkal ir uzbrukusi Irānai. Gadu desmitiem Izraela pastāvīgi konfliktē ar Irānu, kas regulāri izpaužas militārās darbībās. Mazajai Izraēlai ir drosme stāties pretī Irānai un apkārtējiem arābiem tikai viena iemesla dēļ – Amerikas Savienotās valstis visādi atbalsta ebreju valsti. Pirms vēlēšanām Donalds Trumps daudzkārt atkārtoja, ka viņš ir pret karu. Pret karu, tas ir briesmīgi, teica Donalds Trumps. Taču tagad pats Trumps izvirza Irānai ultimātu un draud ar militāriem triecieniem, piedāvā noslēgt kādu darījumu. Jūs teiksiet, ka iemesls ir acīmredzams. Tā taču ir Irānas kodolprogramma, kas neatlaidīgi cenšas izveidot atombumbu. Trumps pierunā irāņus atteikties no kodolieroču izgatavošanas, lai novērstu iespējamos draudus. Bet ja nu neatkarīgie Irāņi sāks apšaudīt Ameriku vai Izraēlu ar savām kodolraķetēm? Cik gan tas ir biedējoši, bet tā ir meli un izrāda publikai. Irānai nav kodolieroču. Irānas atombumba ir mīts izdomāta baidīšana. Pat ja Irāna izgatavotu kodolieročus, tā nespētu uzkrāt tik daudz lādiņu, lai kaut cik nopietni apdraudētu Savienotās valstis, vispār nekādā veidā nespētu. Irāna nerada nekādu militāru draudu Savienotajām valstīm ne tagadnē, ne nākotnē. Tad vispār nekas nav skaidrs. Un ja Irānai nav kodolieroču, tad kāpēc Amerika uztraucas? Kāpēc Trumps draud uzbrukt Irānai? Lieta tāda, ka šodien valstis, jeb citādi sakot, pasaules ekonomikas zonas cīnās par izdzīvošanu krīzē. Kādā krīzē? Vai tad jūs nepamanāt krīzi? Cilvēce jau 10 gadus dzīvo enerģijas trūkuma krīzē. Tāpēc tiek mēģināts iegūt trūkstošo enerģiju ar mazefektīviem un nestabiliem paņēmieniem, saules paneļiem un vēja ģeneratoriem. Tāpat pasaules ekonomikā ir pārprodukcijas krīze un vienlaikus finanšu burbuļu pārpildes krīze. ASV dolārs ir globālā valūta un dolāru burbulis ir uzpūsts līdz neiedomājumiem apmēriem. Ķīna koncentrē pie sevis ražošanu un palielina savu ietekmi pasaulē. Ķīna kļūst arvien nozīmīgāka, kas apdraud Amerikas Savienoto valstu līderpozīcijas. Kā redzat, Amerikai ir pietiekami daudz iemeslu satraukumam. Stop, jūs teiksiet. Visas iepriekš minētās ir Amerikas Savienoto valstu problēmas. Kāds tam sakars ar Irānu? Kā tad nav sakara? Irāna iegūst no zemes 4 līdz 5% no pasaules naftas ieguvas apjomu. Irāna vienmēr ir starp 10 vadošajām valstīm naftas ieguvē. Irāna iegūst no dzīlēm 6 līdz 7% no pasaules gāzes ieguvas apjoma. Irāna ir viena no 3 lielākajām gāzes ražotājām pasaulē. Irāna ir viens no Eiropas un Ķīnas energoresursu avotiem. Un enerģija ir dzīvības un ražošanas pamats. Nafta ir degviela transportam. Un jūs nekad neaizstāsiet eļļu ar elektriskām mašīnām. Kad ogļūdeņraža plūsma samazinās, visi procesi tiek palēnināti, ražošana samazinās un ekonomiskais apgrozījums samazinās. Lūk, kas Trumpam ir vajadzīgs. Amerikas Savienotās valstis vēlas samazināt naftas un gāzes plūsmu no Irānas uz Eiropu un Ķīnu. Trumps sit pa visvājāko Eiropas un Ķīnas vietu, atkarību no pastāvīgas naftas un gāzes piegādes. Vienkāršākais veids ir apturēt energoresursu piegādes. Eiropas un Ķīnas ekonomika un ražošana saruks un daļai pāries uz Amerikas Savienotajām valstīm. Lai kļūtu stiprs, nav obligāti jāpalielina savs spēks. Vēl viena stratēģijas iespēja ir vājināt pretiniekus. Tieši to dara Trumps, izmantojot paklausīgo Izraēlu, lai uzbruktu Irānai. Un Donalds Trumps nemelo. Viņš tiešām glābi Amerikas Savienotās valstis. Cīņa par izdzīvošanu globālās krīzes apstākļos. Trumps māna tikai par Irānas bīstamo kodolieroču esamību.
Taču Amerikas Savienoto Valstu varas iestādēm nākas izdomāt pasakas, lai attaisnotu savu iejaukšanos svešās lietās. Iedomājieties, ja Amerikas Savienoto Valstu prezidents paziņotu, ka, lai saglabātu patēriņa līmeni Savienotajās valstīs, ir jānovājina konkurenti, proti Eiropa un Ķīna, un tam nepieciešams samazināt naftas un gāzes plūsmu no Irānas uz šīm valstīm. Tāpēc Izraela paklausīgi bombardē Irānu, bet Savienotās valstis draud ar jauniem triecieniem. Un tad iznāk, ka ļaunie amerikāņi sava labuma dēļ kaitē citiem. Tas izskatās neglīti, nav labi, un ne visi Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi atbalstīs šādu stratēģiju. Nu, visi grib būt labi, domā, ka ir labi un dzīvo labā valstī ar pareizām idejām. Un tāpēc tika palaista pasaka par Irānas kodoldraudiem. Amerikāņi bez nožēlas vājinās vai pat pilnībā iznīcinās jebkuru valsti. Tā ir cīņa par izdzīvošanu krīzes apstākļos. Te nav ne draudzības, ne līdzjūtības. Izdzīvo stiprākais. Tagad jūs zināt īsto iemeslu, kāpēc Amerikas Savienotās valstis spiež uz Irānu un draud tai. Es iesaku to valstu pilsoņiem, kas pārdod naftu, gāzi un ogles uz Eiropu un Ķīnu, nopietni aizdomāties par savu nākotni. Sveiciens no Krievijas meža!